Sveiki, mīļās līgavas, un šodien pie mums ciemos zvaigžņu stilista, vizažista Jūlija Zolberga. Un mums rādas viens ļoti svarīgs jautājums. Līgava vēlas izskatīties fantastiski tajā dienā. Varbūt ir kaut kādi knifiņi ar, varbūt koriģējušu vēļu, ko var pastāstīt lūdzu, kas vispār ir tirgu un ko var izmantot līgava savā kāzu dienā. Jā, labs jautājums, jo tiešām mēs redzam kāzu kleitu, bet jautājums, kā līgava jūtās tajā kleitā un, protams, kas paliek aiz kadra, ko mēs zinām. Jā, bet nevienam neteiksim. Jā, bet nevienam neteiksim, nevienam par to nav jāzina. Protams, pirmkārt ir koriģējošā veļa. Protams, augstās biksītes, kas savelk vēderiņu, ļoti labi strādā. Es iesaku tiešām tās izmantot. Un pat, ja jums nav vēderiņa. Pat, ja nav vēderiņa, jā. Nu, jūs taču gribēsiet drusiņu uzēst arī savās kāzās. Un izdzert šampanieti. Jā, un izdzert šampanieti, jā. Un kleitā jūs varēsiet mierīgi izskatīties tikpat skaista, slaida, biksītes izdarīs savu par šo lietu. Tad vēl ir tāda lieta kā krūšturi, kurus mēs visticamāk nevaram uzvilkt ar kāzu kleitu, bet ko darīt? Krūtis citam lielākas, citam mazākas, jāgribās varbūt formu savādāk vai pacelt. Protams, izmantojam silikona uzlīmītes, jā, tas ir viens variants, vai arī teipus, ko arī droši var lietot, pacelt krūtis, drusciņi mainīt virzienu, ja prasās varbūt satuvināt vai kā savādāk uzlikt, ja skatāmies, vadamies pēc kleitas fasona. Bet tas ar tiem teipiem, jā, ko var pielemēt, gan uz pleca, lai piepaceltu, jā, uz plecai, gan sānos. Jā, tieši tā, sānos arī. Un, protams, tas viss lieliski strādā. Es iesaku noteikti to izmēģināt pirms kāzu dienas, vai tie neatlīmēs, vai turās labi, vai viss ir kārtībā, lai kāzu dienā jūs tos tiešām pārliecinātu. Paldies, mēs būsim visās skaistākas. Paldies!